Tas, ka mēs dzīvojam pēc jaunās derības, nenozīmē, ka mēs varam ļaunumam dot zaļo gaismu. Ja kāds uzskata, ka vecā derība ir pretrunā ar jauno, tad sanāk, ka tēvs ir pretrunā ar dēlu. Jēzus atnāca izpildīt ne savu gribu, bet tēva gribu. Viņš atnāca paskaidrot Dievu vārdu un atgriezt cilvēkus, jo farizēji un citi kalpotāji to bija izkropļojuši. Jēzus deva tādus pašus baušļus, kādi bija vecajā derībā. Mīli savu Dievu un mīli savu tuvāko, un tās nav pretrunas. Jēzus neatcēla sodu slepkavām un varmākām. Viņš deva cilvēkiem daudz augstākus standartus. Nepārkāpt laulību vietā viņš saka, pat nedomā par to un neskaties uz to pusi. Nenogalināt vietā viņš saka, pat nedomā par to. Tas ir tiem, kas dzīvo pēc jaunā standarta un ir savienojušies ar Dievu. Jēzus atnāca, jo ticīgie bija aizvākuši galveno mīlestību pret Dievu un tā vietā izveidoja reliģiju. Viņi centās kalpot Dievam bez Dieva. Jēzus atnāca, lai mēs paši neprātotu, kā kalpot Dievam, jo Dievam kalpot garā un patiesībā vajag, nevis pēc miesas vai dvēseles iegribā. Tāpēc jaunā derība ir vecās derības apstiprinājums ar jauniem augstākiem standartiem. Likums ir vajadzīgs nevis taisnajiem, bet nelikumīgajiem, bezdievjiem. Lai nenokļūtu ellē, ir vajadzīgs likums, bet lai neietu uz tiesu, ir vajadzīga Dieva žēlastība, kļūt par kristiešiem patiesiem, par Dieva bērniem. Likumi ir priekš slepkavām, nepaklausīgajiem Dieva vārdam, viendizimumā, izvirtuļiem, meļiem un visam, kas ir pretīgi veselīgai mācībai. Likumi paredzēti tiem, kam ir sabojāts prāts, garīgi prātuļotāju dauņiem. Ir arī tādi daudz garīgie skolotāji, kuriem ir sabojāts prāts, un ja kāds seko un klausās tādus, tad arī paši tādi paliek. Jaunajā derībā mēs esam no augšas radīti, un Dievs mums ir jau kā tēvs.